Un viņi ir tik garšīgi. Man nemā? Reiz visi zinās, par ko Bet tev taču pakāpjas. Austrus, tas ir manikīri. Mēs atradām jaunu draugu. Man gada apņemšanās un tā, bet jā, es varu tik sen. Mēs iekrojam Maksimā. Čau, mēs ar Austru esam Maksimā. Austru savu meklē salātu otru pusīdi. Salāts. Oko. Jā, es aizmirsu blogot. Šodien gribēju blogot, bet aizmirsu. Mēs esam bijām bibliotēkā un rakstījām CPT. Nu, meklējām kaut ko priekš CPT. Jā, tātad, jā, esmu jau mājās. Šeit laiciņā atnācu. Cieši skriet, bet ārā. Nu, jūs redzat, ārā tā kā riktīgi snieg. Bet šeit tiek grib iet skriet, tāpēc cieši skriet. Un es atnācu mājās. Un man viena ausī nebija, kā, man bija te 2 auskari un viens šeit. Tāds mājās, un šeit vairs nebija auskars, tā kā. Es pazaudēju savu auskaru. Kā? Bet jā, es man arī patīk pēdējā laikā skriet. Jā, jau no gada apņemšanās un tā, bet jā, es jau rītīgi sen, agrāk arī es esmu gājis skriet, bet tā kā šitīgi nevarēju necik noskriet. Tad man nebija motivācijas skriet, bet tagad ir daudz brīvais laiks. Nē, es neteiktu, man daudz brīvais laiks, man vienkārši, es nezinu, man patīk skriet. Un tāpēc es eju skriet tagad. Jā, spējušies noskrēju 6,55 km. Es noskrēju 5,22. Un šeit gribu noskrēt 6 km. Jā. Saku, man šoreiz noskrēju visu ējošu suņu. Čau, ir kaut kādi, cik būkstens. Ir 13 pāri 6. Es biju skriet. Es noskrēju 6, neatceros vairs cik kilometrus. Čau! Ir nākamā diena, ir bišķiņ pār 3. Un tu tieši skriet. Jā, es šodien rakstīju ZPD. Nu, kā mēs nebija iet uz skolu, jo mēs raksim šodien ZPD, tā kā. Es tā kā viņu rakstīju pa dienu, bet man tā kā. Es viņu rakstu, man pilnīgi nekas tur neiet uz priekšu, tur, ko nesaprotas, bet es pat nemāku normāli to table of content uztaisīt. Tā kā man tur viss. Jā, esmu sapsihojusies, tāpēc es nomierināšu savus nervus, un es iešu skriet, un es pierakstīšu šodien pie friziera, tikai aizgriezīšu matus nost. Es neesmu domājis, cik ļoti, kā, nu tā kā, es negribu viņus nogriezt kaut kādus tādus riktīgi īsus, bet, jā, es mēram atradu bildi internetā, kādas viņus gribu, ka es viņiem griezt galvas un sagriezt kaut kādas pakāpes. Es nezinu, es vēl neesmu izdomājis tik tālu. Es esmu mājās, un es biju pie friziera, un es apgriezu matus, un viņi ir īsti. Man patīk. Tik nice, man patīk tā kā šāda garuma mata, man liekas, tik jūtīs tās. Es tagad lasu komentārus, nu tā kā savam Bushbaby kanālu, nu es meklēju vienu savā komentāru, precīzāk. Un jūs esat tik smieklīgi, cits lietas, ko es uzrakstījuši man komentārus, ir tik smieklīgi. Pērām šides, ko uzrakstīja Saul Goldman, ideāls viģiks. Ja ar Adri aiziet pa pieskari, hit me up at PM. Vienkārši. Ko? Jūs esat tik smieklīgi. Labrīt, ir sestdienas rīts, ir 12, tu jau varētu teikt drīzāk diena, negluži rīts, bet, nu, rīts priekš manis. Es tikko pamodos, saku, man labi nevarēju aizmigt, es nezinu, kāpēc. Mēs šodien varētu beidzot salikt kopā ZPT. Jā, tas būtu ļoti jauki, bet, nu, tad jau redzēs. Sveicināt atkal! Tas, kas bija pēdējais, ko es ieblgoju. Saprēm, esmu mājās uztaisīju rīsus ar turku zirņu mērci. #vegan. Ajāč beidzot ārā Justīna, bet viņa mācās un teica, ka viņa tiks vakarā. Bet vakarā iešu pie māsītes uz dzimšanas dienu. Tā kā laikam nesenāks. Un es iktīgi, es tā kā šodien šķirstīju savu veco dienas grāmatu. Nu, kas? Es tā kā mēdz rakstīju dienas grāmatu. Vienā bija ieraksti no kaut kādas 7., 8. klases, vienā pat no 9. Un riktīgi inšīgi, nu, vecās dienas grāmatas, jo es gribēju filmēt storytime video. Un tad es viņu šķirstī lasīju kaut kādas random lietas, kas varētu būt interesants. Un es atradu tik daudz lietas, kuras riktīgi gribētu pastāstīt, arī no 10. klases. Bet es domāju, ka tie cilvēki, kas ir tajos stāvos, man vienkārši brutāli noraktu. Es nezinu, kā viņi man izdarīt. Nē, nu kā kurā stāstā. Bet laikam viņas nestāstīšu, nevar izdomāt, tāpēc, ka tā kā, ja es tur stāstu kaut kādu stāstu par savu bijušo vai kaut kas tam līdzīgs, ka es gribētu pārstāstīt, kas vienkārši būtu tā, es nezinu, bet es negribu viņu stāstīt, jo dažreiz visi zinās, par ko tas ir, un tas stāsts neietver tikai mani,
Un tas kāds otrs cilvēks gribētu, lai es tādas lietas stāstu visam internetam, kas man skatās. Nu, tā interneta daļa, kas man skatās brīnumainā kārtā, bet, jā, es nezinu, es nevaru izdomāt. Vai būtu rīktīgi smieklīgi. Rīktīgi smieklīgi. Nu, rīktīgi liekas jocīgi, ka tu, piemēram, lasi kaut kādu savu veco dienas grāmatu. Un tur tā kā ir agrāk, nu, tā kā aprakstīt visādi tavi draugi. Tā kā, ar ko tajā laikā gan ikdienu tā kā pavadīja. Nu, tā kā, kuriem tu ļoti kontaktēs, kas labi samērā tuvi. Un ka tagad tu vispār tā kā ar viņiem nekontaktējies, liekas tik ļoti jocīgi un dīvaini. Ka tā kā, ko tik tu neesi tur tā kā rakstījis par viņiem, ko jūs kopā neesat darījuši un tā tālāk. Un es nerunāju par savām attiecībām bijušajām, ja kādam jums tā liekas. Vienkārši kādiem tā kā draugiem, kas ir bijuši, liekas, tik riktīgi, tik ļoti, ļoti dīvaini. Es izskatos vienkārši jocīgi, man ir melnzaķi bikses svārki, crop tops un jaka. Man šis tās vienkārši dīvaini. Bet, nu jā. Un es pārvilku krekliņu uz parastu krekliņu, nevis crop topu. Un vēl tagad izstās labāk. Un, ko es gribēju teikt? Cik besīgi ir tā kā lūpas spīdums uz lūpām. Es arī man ir tik patīk, kā izstās lūpas spīdumi, bet tā kā, nu, pirms tam tā kā, tā kā, ja tev ir lūpas... Ja tev ir lūpas spīdums, tad es agrāk viņus īpaši nevalkāju, tāpēc, kad, nekā, kad tu bučojies, viņš paliek visur sejas, bet tā, kad esmu viens citīgi izpaudu lūpas spīdums, varīgi kā izstās. Jā, un, ja viņi izdara kaut kas ar matiem. Viņi izstās netīri, bet skajā, ka bija pie frisieru un viņas izmazgāja. Šī patīšu sasampunu. Un tāds izstās mans galds pēc es esmu uzkrāsosies. Un kāpēc tur vispār ir šilēt? What the fuck? Jā. Es vakar uztaisīju rīsus ar chickpeas mērci, bet turku zirņu mērci. Un viņi ir tik garšīgi. Vai ne, mam? Jā, pat māmai garšo. Jās. Tā ir bolaņas mērce bez gaļas. Ar turku zirņiem. Aušas nav savu degunu. Un šīs mums skolas toaletes, jā, ir tik plašs, man tik patīk. Valstenē, nu, mūsu skolā pagājuši, kad bija tā kā riktīgi, tās toaletes bija tāds, riktīgi tāds. Un šeit ir boilerītis, siltais ūdens. Šodien es atkal vēl kārdedzināju. Pagājuši, kad bija Valstenē, ūdens ne, bija ledaiņas toaletes, tur bija normāli augsts. Un ziepītes. Viss, kas... Jā. Ceru, ka vēl viss, kas... Jā, es teik sen neesmu blogojusi. Tur pat ir... Konta? Paštāvības ierīce. Jā. Moderni. Ūdens gan nav. Bet tev ir fucking sols. Man tad ir galds. Izpildi mājas, atpūties, paēt. Ja tu gribi ņemt skolu kā pusdienas līdzi, ēdnīcā nav, kur sēdēt, nāc, te sēdi. Mēs atradām jaunu draugu. Mēs iekrojam Maksimu vienkārši. Es pirms tam uztaisīju, bija man nofotografēja skolā, kur tāda tupumiem izkastu tur uzrakstīja, tur bija bildā tikai es un bija izkasta, un Austrijas es uzrakstu. Jā, es tur biju domājis, ka, es un tev savs jaunais draugs, komzīga Austrija, jau vienkārši Austrija tāds, nē, ķipa Austrija. Nē, tā nebija. Labi, Austrija bija tāds, nē, nu es jau rakstītu, ķipa, Austrija, ķipa, Austrija bildē smuki izstās, un tikai Austrija tā bija. Tu Santoni izkasta. Nē, man nav problēmas. Šādi cik nesaglabājas, ka jāizsūtīja viņu Snapchatā, bet es saglabāju tik skaista bildi. Kur Austra tik skaista bijusi? Mana labākā bilde. Skat, ko es satiku. Mana mazā māsīca Elīna. Mazā Gāja. Man nevienmēr, es nesaku šeit ir Elīna, vienmēr saku, man mazā māsīca Elīna. Mana mazā māsīca Elīna. Jā, nēs paņēma savu maisiņu ar ēdienu ar vistu. Viņš atkal apgādās. Mājās pati nemāk gatavot, ja būs dienu bērni 21. gadsimts. Mamma mājās nebūs uzreiz jāiet pakaļ gatavam ēdienam.
Un tad tos pusfabrikātus sēdus. Jā. Esam skolā. Un Austrai sāka tecēt asinsvadu. Kad jātais ZPD un Austra vienkārši simulē. Tā tad mūsu skola. Casual. Jums liekas, kad ir tā pati diena. Vai jums liekas, ka... Es nemāku runāt. Vai jums liekas, kad ir tā pati diena, kas bija tā kā pirms pāris sekundēm? Nē, ir nākamā diena. Tikai jūs ir vienā vlogā, nu. Es vēl atcerēties, kad bija pēdējā reize kaut filmu. Vakar, Maksimā, kur tu tik Tagad tur? bija tumšs un tagad pēkšņi ir gaišā, ne? Tā tā pati diena. Nu, bet Maksimā iekšā jau nevar redzēt, ka jārē tumšai gāja. Jo mēs esam ceļā uz Maksimu. Wow, kā? Jā. Pārsteigsim, atkal būs shopping, bet tās vienkārši. Es pie toaletu podu tīrītājiem, tad jau redzēs, kur mūs aizvedīs. Tur bija pēļķe. Zaļumi. Please go vegan. Koncentrējies. Mums viss kārtībā. Tās ir nūdeles? Jā, Ramen? nūdeles. Ramen nūdeles. Austra uztaisīja manikīru. Āli, ops. Tātad ir piekdiena. Jej! Man ZPD galīgi Man jau likās, ka viņš ir normāli. Žēl, ka manam darba vadītājam bija tāds, tur baigi kaut kas trūkst. Un man tāds, kā? Tagad mēs iesim uz Maksimu, uz Daily Maksimu. Pēc tā mēs iesim uz zinātnisko bibliotēku. Un mēģināšu izprast kaut ko. Savāksim nevajadzīgu informāciju. Jā, kas nenotiek nekad. Jā. Atkal zapečējuši kāds 10 lapas, kurš neizmantošu. Un jā. Āli. Nē, mums ir tik daudz jauni mīni. Vienkārši, kas tur notiek? Kautiņš, Vai tad iet? Atbalstu to meiteni. Un tad iet?